Šajā video es parādīšu, kā tavu īpašumu pārdot daudz dārgāk, izmantojot mūsu izstrādāto 12 soļu metodi. Pirmais solis – īpašuma apsakošana. Mēs apsakosim īpašumu, lai iepazītos ar to juridisko, tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī ar jūsu vēlamo termiņu un mērķi īpašumu pārdošanai. Otrais solis – tirgus izpēte un pārdošanas stratēģijas izstrāde. Šajā solī mēs izanalizēsim zemesgrāmatā jau notikušos darījumus un varēsim paskatīties, par cik līdzīgi īpašumi ir pārdošies, cik ilgi laika tas viņiem aizņēma, par kādu summu viņi sāka tirgot un par kādu pārdeva. Paskatīsimies arī konkurenci, līdzīgas īpašums kā jūsējs, kur šobrīd tirgojas tirgu, un kāda ir viņu esošā situācija, cik cilvēki nāk skatīties, kādas piedāvājumus izsaka, kas viņiem patīk un kas viņiem nepatīk šajās īpašumos. Kā arī sazināsimies ar vērtētājiem, dabūsim cenas diapazonu, kuros vērtētāji ir gatavi veikt īpašuma vērtējumu. Un šādā veidā no šiem 3 sadaļām jūs uzzināsiet to, cik tad reāli jūsu īpašums ir vērts gan no šodienas situācijas, gan no pagātnes situācijas, gan no vērtētāja skatu punktu. Un tam visam mēs sagatavosim arī priekšlikumus, kā uzlabot jūsu īpašumu vērtību un kā labāk to pasniegt, lai pircējiem pēc iespējas lielāka interese par to rastos. Trešais solis. Mēs šo visu jums noprezentēsim un ar jums izrunāsim detalizētus darbības soļus, kā šo stratēģiju ieviest dzīvē. Ceturtais solis. Mēs uzņemsimies arī atbildību par dažādiem uzlabojumiem jūsu īpašumā. Dažkārt ir jāsaskaņo nesaskaņots pārbūvs. Dažkārt jānokrāso kāda siena vai jāsaved kaut kas vizuālā kārtībā. Visus šos darbus mēs izdarīsim jūsu vietā, lai īpašums būtu pievilcīgāks un vieglāk to būtu pārdot. 5. solis – vizuālais noformējums. Pilnīgi katram īpašumam mēs veicam profesionālu fotosesiju. Mēs veicam 3D tūri, lai pircēji var attālināt jau iepazīties ar īpašumu. Mēs veicam arī video tūri, lai izmantotu to reklāmas materiālos. Un sagatavosim sludinājumus visās 3 valodās – latviešu, angļu, krievu. 6. solis – mārketings un pārdošanas stratēģija. Mēs piekopjam aktīvu īpašumu reklamēšanu. Un šeit ir daži no soļiem, ko mēs veiksim. Aktīvi uzrunāsim pircējus no mūsu datubāzes, publicēsim vairākos Latvijas nekustamo īpašumu portālos. Mums pieder lielākās nekustamo īpašumu grupas, kas saistītas ar īpašumu pārdošanu, un mēs varam jūs īpašums ievietot kā izcelts īpašums un nodrošināt tiem lielāku skatījumu skaitu. Mēs sadarbojamies ar ārzemju sludinājumu portāliem, un mēs varam nodrošināt jūsu īpašumu reklāmu vismaz 90 dažādos ārvalstu portālos, kas atrodas 55 valstīs. Kā arī mēs esam visaktīvākā aģentūra sociālos tīklos, un jūsu īpašums tiks arī izreklamēts visos populārākos sociālos tīklos. Kā arī sadarbojamies ar vietējiem un ārzemju nekustamo īpašumu aģentiem, kuri uzzinās par jūsu īpašumu tirgošanu. 7. solis – pircēja kvalifikācija. Mēs visi zinām pircējus, kas vienkārši īpašumus apskatās bez nodoma tos iegādāties. Un jūs tērējat savu laiku brīvdienās, darba dienās šiem cilvēkiem savu īpašumu rādot. Tāpēc mēs jūsu vietā pārbaudīsim, kā šī pircēju vēlmes atbilst jūsu īpašumam. Mēs pārbaudīsim, ka viņam ir pieejams finansējums, savs vai apstiprināts bankas kredīts, un viņš pār ir spējīgs iegādāties jūsu īpašumu. Un mēs arī pārliecināsimies, ka uz īpašumu ierodās visi lēmumu pieņēmēji, kuri būs iesaistīti lēmumā par jūsu īpašumu iegādi. Tādā veidā jūs netērēsiet savu dārgo laiku. 8. solis – īpašumu prezentēšana. Īpašumu mēs prezentēsim tajos laikos un tajās dienās, kad īpašums būs vispievilcīgākais. Mēs iepazīstamies ar apkārtnes situāciju, ar saulrietu, ar dažādām skaņām un kaimiņu būšanām, lai īpašumu prezentētu tajā brīdī, kad viņš ir vispievilcīgākais. Tā skaitā mēs sagatavosim īpašumu pirms katras pircēja prezentācijas un izmantosim klasisku pārdošanas stratēģiju, kur pircējs aicināsim ne biežāk kā reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās, lai viens ekonomētu jūsu laiku un visi pircēji nāktu vienā dienā viens pēc otra, un otrs puses radītu spiedienu pircējiem pieņemt lēmumu gadījumā, ja viņam īpašums iepatīkās, jo viņš redz, ka pirms viņa un pēc viņa ierodas nākamie pircēji. To visu mēs jums noorganizēsim. 9. solis – pārunu un kolēšanās vadība. Brīdī, kad pircējs būs pieņēmis lēmumu par jūsu īpašumu iegādi, diezgan bieži izskan vēlme samazināt cenu. Mūsu praksa ir tāda, ka katru 3. darījumu mēs pārdodam pat virs
sākotnējās cenas, par ko mēs esam izgājuši tirgu. Un šo procesu mēs esam pieredzējuši novadīt. 10. solis - juridiskais atbalsts. Mūsu komandā ir juristi ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi nekustamo īpašumu jomā. Katru mēnesi palīdz noslēgt vairāk nekā 50 dažādas nekustamo īpašumu darījumus. Un visu šo bagātīgo pieredzi mēs izmantosim, lai pārstāvētu jūsu intereses un sagatavotu drošu nekustamo īpašumu darījumu, un jūs saņemtu naudu par savu īpašumu. 11. solis. Norganizēsim arī notāra vizīti un īpašumu pārreģistrēšanu uz pircēja vārda un jūsu pirkuma summas pilnu saņemšanu. 12. solis - pieņemšana un nodošana. Norganizēsim visu skaitītāju fiksāciju, īpašumu faktisku nodošanu no pircēja valdījumā un pārliecināsimies, ka no jūsu puses darījums ir pilnībā izpildīts. Šeit jūs iepazīstināju ar 12 soļiem, ko mēs veiksim jūsu labā. Nākamais solis, ko mēs kopīgi varētu darīt, ir veikt jūsu īpašumu novērtēšanu. Un tas jums būs pilnīgi bez maksas. Tā kā variet atstāt savus kontaktus pieteikumā, mēs jums sazināsimies un pilnīgi bez maksas noteiksim jūsu īpašumu vērtību.